20. gadsimta sākumā Latgales inteligence Pēterburgā sāka īstenot tātad šo Latgales nacionālo atmodu, kas vainagojās ar 1917. gada aprīļa nogalē kongresu. Francis Trasuns bija viena no ievērojamākām personībām Latgales un Latvijas vēsturē. Viens no redzamākajiem politiskajiem, sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem latgaliešu nacionālās atmodas laikā. Tas ir 20. gadsimta sākums, 1917. gads. Būdams katoļu garīdznieks, politisko pieredzi ieguva kā deputāts Krievijas impērijas pirmās valsts domē. 1917. gada pavasarī vadīja Latgales kongresu Rēzeknē, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales apvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem. Man liekas, ka tie ir svētki visai Latvijai, tāpēc, ka Latgale pieder Latvijai, un tas ir Latgales kongress, tad arī Latvijas. Kādreiz profesors Augusts Milts mums latgaliešu biedrībā lasīja priekšlasījumu par latgaliešu raksturu. Un man šķiet, ka tur bija minēts tāds piemērs, ka sēž teātrī latvietis un latgalietis. Skatuves notiek viss kaut kas tur tāds. Latvietis, viņš paskatīs, tur smejas, labi, es pasmiešos. Tur kāds asaras slauka, labi, es paraudāšu. Latgalietis to neskatās. Ja viņam labi, ja viņam patīk, viņš smiesies, ja viņam nepatīk, viņš pateiks visu, kā ir. Latgalīši ir ļoti sparīgi, ir dzīvespriecīgi, bet timā laikā arī ļoti strodīgi. Kas latgalietim ir svarīgs un kas viņam ir nozīmīgs. Piemēram, tagad smēju, tikko lieldienas bija, teiksim, tas taču bija nerakstīts pienākums. Krustmātei jādod ola krusta bērnam, ja? Nav mājās vistu, labi, jādabūs to laiku, bet tas ir svēts pienākums, nerakstīts. Un tam līdzīgi. Un tas bija, kaimiņam nav, tev ir vairāk nekā uz to brīdi vajag, tev viņam jāpalīdz. Tas bija nerakstīts likums. Nu, tā ļoti veselīgas tādas attiecības, nerakstītas attiecības valdīja lauku vidē. Jauniešu vidā latgalīšu valoda paliek aizvien tāds populārāks trends i vuicētīs. Mūsu dzīvē neviens negrib neko, es esmu vienīgais, man patīk vuicētīs. Beidzamajā laikā rakstu, beidzamos godus latgaļiski, dēļ škārsteikla, dēļ interneta. I tur var pasēt, ka visa latgaļišu sabiedrība sasaraksta tikai latgaļiski. Daudzi spēj strādāt no distances. Man nav vajag ni Turcijas pludmaļas, neko, jo te vērtība dzīvot Latgalā, kur ir tik daudz dabas, kur ir kultūra vidē. Tas ir, te ir miljonu vērta. Ikdienā, ko mēs svinam? Ikdienā mēs dzēvi svinam, katru dienu svinam. Ar ko mēs atšķiram? Es nezinu, cik ir runots, ka latgalīši ir vismēlīgi. Es domāju, katras Latvijas iedzīvotājs ir vismēlīgs. Ja? Bet, lai porbaudītu to vismēlību, es domāju, pašam ir jāatbrauc uz Latgali. Latgales kultūru veidojuši latgaļi, savstarpēji ietekmējoties ar vairākām citām etniskām grupām, krivičiem un rusiem, baltvāciešiem, lietuviešiem, baltkrieviem, poļiem, ebrejiem un krieviem, radot to, ko saprotam ar vārdu Latgale. Latgales kultūras mantojumā pastāv tādi arhitektūras pieminekļi kā Pilsdrupas katedrāles un baznīcas. Māras zemes karalienes statuja bija pirmais tēls, ko uzstādīja par godu Latgales un arī visas Latvijas brīvvalsts izveidošanai. Statujas pakājē atrodas uzraksts, kas vēstīja, lai svētī mūs ar bērnu. Maigā Jaunava Marija. Šī skulptūra sargā senāko Latvijas pilsētu Ludzu. Latgale latviešu tautai devusi daudz izcilu personību, to starpā garīdzniekus, politiķus, zinātniekus, vēsturniekus, kultūras darbiniekus un izcilus uzņēmējus. Visā Latvijā labi pazīstamais uzņēmējs Juris Savickis arī nācis no Latgales, Ludzas. Neraugoties uz to, ka apguvis daudz svešvalodas, viņš vēl joprojām runā latgaliski un ir izteikts Latgales un Latvijas patriots.
Kultūra vēsturiska un izglītojoša ir Jura Savicka dāvana senākajai Latgales pilsētai Ludzai. Tas ir saules pulkstenis, kas sastāv no vairākiem simboliskiem elementiem, arī laukakmeņiem, kuros iegravētās zīmes liecina par pilsētas attīstību dažādos laika posmos. Sāta un svātums, cik vinkoši vordi, raizīt diženi, stipri, ni karim, ni mērim tūs naizdildēt. Viņi cilvēki, tu pats esi šo svātumu sorgs. Arī šos vārdus es gribu veltīt arī izcilajam cilvēkam Latgales, tikai vien citā jomā, uzņēmēja darbībā, Jura Savicka kungam. Jo es apzinos, ka katrs mēs nākam no dzimtās puses, kura mums paliek svēta visu mūsu mūžu. Un viņš nācis tieši no Ludzas novada. Viņš vienmēr izrādīja ļoti lielu interesi, kā tad iet dzimtajam novada. Un arī atbalstīs vairākus projektus, ne tikai saules pulksteni. Jā, saules pulkstenis, tas tāds arhitektūras veidojums, kas paliek nākošajām paaudzēm, ja, un kur ir arī iegravēts viņa vārds, kā mecenāta vārds. Ja, bet šis saules pulkstenis nav vienkārši tikai Ludzas laika noteikšanai. Tur jūs redzat arī apkārt tos lielos akmeņus, jo tie atkal simbolizē mūsu garajā vēsturē, kā tad ir mainījušies laiki Ludzai, kā tad nosaukumi ir mainījušies. Ja? Jo katra paudze kaut ko savu ieguldīja Ludzas attīstībā. Un man tiešām ir jāsaka liels sirsnīgs paldies Jura kungam, ka viņš spēja dot no sevis, neko neprasot pretī, neko neprasot par tām ziedotām lielām summām, vienkāršu paldies. Juris Savickis ir atbalstījis Franča Trasuna kopoto rakstu grāmatas izdošanu. Aglons ir svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilika, Raipols svētā Jāņa Kristītāja baznīca, remontdarbi un apkārtnes labiekārtošana, Pildas svētā Pētera un svētā Pāvila baznīcas jauna jumta uzlikšana. Juris Savickis ir devis solījumu, ka gatavs darīt daudz, lai Latgale varētu labāk attīstīties. Viņš lepojas ar savām latgaliešu saknēm, jo tieši tagad ir svarīga identitāte. Vieta, no kurienes nāk bērnības atmiņas, kurā dzimis radošums, spēks un pirmais spīds. Ģimeniskums, viesmīlība, sirds siltums, dāsnums, lokāla patriotisms – tās ir latgaliešiem raksturīgas īpašības, kuru dēļ Latvija vēl joprojām ir stipra un vienota valsts.